Latvijas Valsts simtgadus birojas kopā ar īpaši izveidotu jauniešu rīcības komiteju braukā tādās ekspedīcijās pa Latviju, lai satiktu jauniešus, uzklausītu to, kā viņi saredz, kā varētu svinēt Latvijas dzimšanas dienu, bet, lai nonāktu pie kaut kādām idejām, protams, ir jāiedod kaut kādu informāciju par to, kā valstī kopumā plāno svinēt Latvijas Valsts simtgadu. Un tieši tāpēc mēs esam izvēlējušies kā pirmo vietu Latgali, lai tiktos ar Latgales jauniešiem, jo arī Latvijas Valsts simtgada aizsāksies ar Latgales lielo notikumu Latgales kongresa simtgadus pasākumiem 2017. gada aprīlī. Tā kā jūs esat pirmie un izredzētie, kurus mēs uzrunājam, kļūt par Latvijas Valsts simtgadus svētku rīkotājiem un vairāk domājot, ka jūs to nevis darat kaut kur, bet paši savās mājās. Un kopā ar mani šodien ir Artūrs, Anete un Ako, kas darbojas jauniešu rīcības komitejā, bet kā mēs viņus saucam par svētku rotu. Simtgadē galvenais, ko mēs gribam, lai visi jaunieši un visi pārējie Latvijas iedzīvotāji svin. Jo tie tomēr ir svētki, tā nav nekāda atceres diena, tie patiešām ir svētki, tā ir Latvijas dzimšanas diena. Un tā nav tikai Latvijas dzimšanas diena, bet tā ir mūsu visu dzimšanas diena. Ļoti svarīgi saprast to, ka simtgadi nav tā kā es aiziešu, būs pasākums, es aplaudēšu, es aiziešu mājās. Simtgadi ir tas, tā kā mēs braucot spriežam, ka simtgadi plus mīnus mums jau tas ir izveidojas, un mēs gribētu, lai visiem pārējiem tas ir kā dzīvesveids, jo simtgadis kaut kādi projekti, viņi nav tikai kaut kādi lieli projekti, par kuriem mēs jums vēlāk stāstīsim. Tie arī var būt, piemēram, kad jūs ar tēti, piemēram, uzceļat sev māju, un tas patiešām, un viņi tur turēsies nākamos 100 gadus, un tas ir simtgadis projekts. Jelgavas jaunieši ir dāvinājuši Latvijas simtgadus ietvaros tādu kā projektu, kur vārds nacionāli kļūst ļoti svarīgs, un jebkurš kultūras piemineklis, kultūras vieta, kas mums ir Latvijā un kuram ir nosaukums nacionālais, un piemēram, kas varētu būt Nacionālā biblioteka, kas mums vēl ir. Mums diezgan daudz kā ir nacionāla mēroga. Nacionālā armija. Jā. Viss, kas mums ir. Arī tās viss, kur ir vārds nacionālai, tas ir ļoti svarīgs pasākums un svarīga vieta, ar ko arī jaunieši vēlās iesaistīt klases, iesaistīt grupas, individus, un lai viņi vienkārši apmeklē šīs vietas un gūst no tā kaut kādu kulturālo pieredzi un attīstīt sev latvisku. 1836. Kā jums šķiet, ko šis skaits apzīmē? Nē, šoreiz gads nebūs. Ir kāda cita varianta? Pasākums skaits? Būtu labi, ja tā būtu, jā. Bet šis skaits ir kilometri, un 1836 apzīmē mūsu robežu līniju Latvijas. Un šis projekts ļoti foršs ar tos, ka šie te cilvēki, viņi izveido maršrutu tieši ap robežu līniju. Visās tajās vietās, kur ir kaut ko darīt, viņi šobrīd ļoti pamatīgi strādā, lai jūs vienkārši ar ģimeni varētu iesaisties mašīnā un aizbraukt, piemēram, uz Baltinām, kas ir tieši pie Krievijas robežas. Un tur ir ļoti daudz mazas lietas, ko tur darīt, piemēram, viņi tur stāsta par cilvēkiem, ko tur iepazīt, par vietām, ko iepazīt un ko redzēt. Un ļoti forši šajā projektā ir tas, ka līdz 100 viņi grib tādus 100 maršrutus, ka katrās brīdienos jūs aizbraucat, pa 18 kilometriem noiet, 18. gads, 18. novembris, un kopā 100 tādu pasākumu. Un tādā veidā jūs esat apgājuši pilnīgi visu šo robežu, un tas ir diezgan forši, man tas šķiet. Mums šķiet forši tas, ka katram būtu tautas tērps, jo ziniet, katram ir savs smokings, katram ir savs treniņtērps. Katram arī, es domāju, vajadzētu būt tautas tērpam, jo viņš dažreiz nodara, un viņš patiešām arī skaists, un ziniet, kā mūsdienās, ja jūs skaties, piemēram, dziesmu sēkos, nāk tur, piemēram, Pampāļu vidusskolas koris, un viņiem visiem ir vienādi tautas tērpi, vai ne? Bet kā jums šķiet, vai pirms 200 gadiem tā bija? Īsti nē, jo katrai saimniecei bija kaut kāds savs tas knitīgs tajā tautas tērpā. Un tieši katram savu tautas tērpu viņi ļoti spēlē uz to, lai mēs katrs taisam savu individuālo tautas tērpu, un šajā mājaslapā katram savu tautas tērpu jūs varat ieiet un tur atrast, piemēram,
savus meistarus, kur jums palīdzētu kaut kā izveidot, skatīties, piemēram, jūs nākat no kaut kāda novada, piemēram, no Ādažu novada, un skatīties, kas tur ir raksturīgs, un tad izdomāt kaut kā to savu knipiņu un uztaisīt pats savu individuālo tautstēmu. Labo darbu nedēļa arī ir viens no 100 projektiem, un tas ir oktobra 2. nedēļa, ja es nemaldos, 3. Un tas ir sadarbībā ar palīdzības.lv, un galvenais ir tajā nedēļā aizdomāties par to, ka ir lietas, ko var izdarīt un palīdzēt, bet galvenais tajā domā ir tas, ka visu gadu tas ir jādara. Kurš aizdomājas, kā vajag iestādīt ozolu? Es arī nekad nebiju aizdomājies. Es zinu, ka Latvijā ir diezgan daudz ozolu. Es zinu, ka Latvijas Lata banka bija ozola. Es zinu, ka tas ir ļoti svarīgs mums, mūsu zemē, mūsu senčiem. Bet kāpēc? Un dažas skolas jaunieši ir apņēmušies līdz 100-gadēji veidot tādu kā no kokiem izveidot garīgo sārdzi ap mūsu robežu, iestādot tieši ozolus. Veidojot arī 2 videoklipus dotajā brīdī, kur viņi vienā izstāstīs tieši par ozolu nozīmi Latvijas kultūrā, kā arī izveidos otru video, kur viņi izstāstīs, kā tieši vajag iestādīt un kā izaudzināt ozolu, lai viņš būtu ilgstoši, jo tas nav jau tik vienkārši process, man šķiet. Viens no foršajiem saitiem, kurā jūs varat atrast iedvesmojušos stāstus un droši vien, ka pēc kāda brīža arī paši nokļūt, ir TOS.LV, kurā ir atrodams tāds maziņas video formāta intervijas ar jauniešiem, kas dara foršas lietas, par ko varbūt savādākā veidā nevarētu uzzināt, ja nebūtu tāds pērlis internetā apkopots šādā te lapā. Varbūt jūs varat katrs uzrakstīt 3 idejas, kas jums būtu svarīgas vai arī ļoti patīk, ja viņas tiktu realizētas. 3 kaut kādas lietas, tie var būt pasākumi, tās ir varbūt kaut kādas darbības, 3 foršās lietas, kuras jūs vai nu jau esiet paši piedzīvojuši, vai ar kaut ko tādu darījuši, ko jūs noteikti gribētu, lai par to uzzinātu Latvijas valsts 100-gadu kontekstā. Aneta fiksē un pārējie klausamies. Kurš ir gatavs pirmais ar savu ideju padalīties? Sāki savu ideju. Tīra nedēļa. Tīra nedēļa. Katru mēnesi jauniešiem ir jāatbild uz 2 jautājumiem par vienu no 19 novadu pagastiem. Izzina Latviju konkursu. Braucām šurp un domājam, kāpēc Daugava sauc par likteņu? Kuģošana, jā. Un tā bija tāds zināmā veidā barības. Ekonomiskā attīstība, jā? Pirmā pasaules kara laikā viņi bija tā kā frontes līnija, varbūt no tā laika, kad bija sadalīta Latvija 2 daļās. Jā, iespējams. Labi. Nākamās idejas vēl. Radošā Latvija. Radošā Latvija. Latvijā ir daudz tādu veco cilvēku, kuram nav palīgu. Katrs tikai domā par sevi, bet ne par viņu. Un varētu arī sākt 2 vai 1 cilvēks varētu iet un sākā vai uz nedēļu vai uz dienu un palīdzēt viņiem vai ārasākot vai mājos. Palīdzība veciem cilvēkiem. Viena ideja varētu būt tāda, ka apzināt tos cilvēkus, kuriem arī būs 18. gadā 100 gadi. 100-gadnieks apzināt, ļoti labi. Varētu atjaunot Baltijas ceļu, tikai Latvijas mērogokiem varam katrā pilsētā galvenā iela parādīt Latvijas tautas vienotību. Tā kā Baltija vēlreiz izveidot tādu rokās sadošanās izdevumu. Droši padalieties, jo šobrīd ir vienkārši jūs jau pie viena arī apmainaties ar informāciju, kas pie jums notiek vai ko jūs gribētu. Kādā veidā? Latvijas dziesmu festivāls. Pieņemsim, mums ir pozitīvs, mums ir dziesmu svētki, vēl tur kaut kas, bet nav tieši tāda festivāla Latvija. Latviešu dziesmu svētki. Latvijas tāda patriotisko dziesmu, jā? Ok, labi. Diškoku kā izcelšana un pie viņu sakārtošana un kaut kas tāds nogušas. Tas, ko jūs jau arī minējāt, piemēram, par patriotisko dziesmu vai tādu latviešu dziesmu festivālu, kaut kas līdzīgs jau top, un tas būs arī starp citu Daugavpils novadā, jo Višķu pagastā starp citu. Jo Daugavpils novads ir nācis ar tādu iniciatīvu apkopot gan tās dziesmas, kas ir Latgalē raksturīgās, tās stiprās dziesmas, gan tās dziesmas, ko latvieši dzied cauri laikiem. Un ir plānots, ka, ja es tagad nesamelošos, tad 17. gadā
17. gadā festivāls, patriotisko dziesmu festivāls, kurā tad arī šīs dziesmas tiks izdziedātas. Ja? Un pat ir plānots izdot tādu vienotu kompaktdisku ar 10 latgaliešu stiprajām dziesmām. Tā kā kaut kādas jau interesantas lietas notiek, un tas, ko arī jaunieši jums stāstīja par ozolu stādīšanu, tad nākamajā gadā kādu Latvijas 100-gadus svinības ar ko mēs sākam svinēt? Mīļie latgalieši, ar Latgales kongresu. Latgales kongress bija notikums 100 gadus atpakaļ, kas bija ļoti būtisks pagrieziens Latvijas vēsturē, kāpēc veidojās Latvijas valsts tāda, kāda viņa ir šobrīd. Tātad vienota Latvija. Tas ir ļoti svarīgi tieši strādāt ar jauniešiem, lai jaunieši aiznes šo informāciju saviem vienaudžiem, lai pārunā savās ģimenēs un visu kopīgi izdomā nevis, ko darīt tādā veselas pašvaldības ietvarā vai vienas valsts ietvarā, par to parūpēsies citi. Viņiem vairāk svarīgi, ko viņi izdarīs kā vienaudži, kā jaunieši, vai ko viņi varētu izdarīt kā ģimene, tieši svinot Latvijas dzimšanu. Un noslēgumā patiesībā tad šodien mēs sākam ar šīm idejām un ir plāns, ka mēs arī dodoties uz citām Latvijas vietām. Nākamā nedēļa mēs esam Jelgavā, tad tiekamies ar Zemgales jauniešiem, tad mēs braucam uz Valmieru, tiekamies ar Vidzemes jauniešiem, tad mums ir Rīga, Kurzeme, Kuldīgā. Un visas šīs jauniešu idejas mēs apkopojam un tad mēs dosim arī informāciju, tādu atgriezenisko saikni par to, kas tad jauniešiem šķiet ļoti svarīgi izdarīt. Un tad tā jau atkal ir tāda īstenībā jauniešu atbildība par to, ko tad viņiem izdosies realizēt. Jo otrais aplis mums ir plānots šī gada noslēgumā, kad jau mēs ar jauniešiem gribēsim uzklausīt, ko viņi tiešām reāli ir izdomājuši, ko viņi realizēs. Un tad jau viņi tā kā prezentē šīs lietas. Tā kā šis ir tikai sākums. Tieši kā Krāslava, kā pilsēta, patiesībā es vairāk domāju Latgales kontekstā, bet mēs meklējām iespēju tuvāk robežai. Lai mēs tiešām satiktu, jo nebūtu jau problēmas uzrīkot Preļos vai Līvānos, bet tieši gribējās vairāk satikt šos pierobežu jauniešus un ņemot vērā to, ka arī Latgales kongress 100 gadu, lai tā kā viņi saslēdz tās savas domas kopā.